Labdien, labie ļaudis, labdien visiem! Es kaut kā nedzirdu sev ausīs, kaut kur pazudis esmu, bet, labdien, labie ļaudis, biju bišķiņi pazudis kaut kur. Visiem jauku dienu, un, protams, ka kā dzīvot tālāk pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, 11. pa dienu, un 18.00 vakarpusē atkārtojums, kā arī jūs mūs varat atrast Radio SVH TV YouTube kanālā. Šodienas raidījumā, kā dzīvot tālāk, protams, ka kopā ar jums būsim mēs, mana kolēģi Diana Saula un es Jānis Bukums. Un tēma pusauģu emocionālā veselība, ko darīt ar pusauģiem un digitālā vide, tātad pusauģi, viss, kas ir saistīts ar to, ar mūsu bērniem. Un šodien mums ir viesos Evita Evertsone, Valsts policijas prevencijas vadības biroja riska grupu prevencijas nodaļas galvenā inspektora, koledžas lektora bērnu tiesībās. Labdien! Labdien! Un Aigars Vilcāns, bērnu pusauģu resursu centrs psihologs. Labdien! Labdien! Gari jums tie nosaukumi, gan vai jāmācās no galvas. Vai vēl pagarināt? Nē, būs jau labi. Varbūt tās nevietā, bet man nelaiķi tēvs kādreiz teica tā, profesijas nosaukumā ir vairāk par 5 vārdiem, tātad tur ir skaidrojums iekšā, un tātad tā ir neeksistējuša profesija. Viņš kā joku to teica, jo tajā laikā vienkārši sākās ārkārtīgi mums izsmalcināti gari tie nosaukumi, kur ir nozare, iestāde, nodaļa un pusauģi, mūsu pusauģi. Es domāju, ka sāksim ar tādu visiem ļoti sasāpējušu tēmu un aktuālu tēmu pusauģi un digitālā vide. Un viss tas, kas ietver sevī digitālā vide, tas ir cietsirdība, kas nāk komplektā, nosacīta visatļautība, bulings, un es varētu turpināt to līdz bezgalībai. Un kādēļ, manuprāt, vajadzētu sākt ar šo, jo publiskajā telpā ir izskanējis, ka Austrālija tagad mēģina eksperimentēt, ka līdz 16 gadiem vajadzētu aizliegt sociālos tīklus. Sāksim. Uzdošu jautājumu, kāda mums ir uz šobrīd situācija pusauģi un digitālā vide atkarības? Pusauģi, ja mēs vispār runājam par pusauģiem un tieši saistībā ar policiju, kādi pusauģi nonāk tieši policijas redzeslokā. Tad mēs varam sadalīt tādās 3 grupās. Tie vieni pusauģi noteikti būs vienkārši pusauģi, kas atbilst pusauģa vecuma posmam, kas pārbauda robežas, kas eksperimentē, un eksperimentē mums lielākā daļa arī ar vielu lietošanu. Un tas tā kā ir normāli pusauģu vecuma posma izpratnes ziņā. Tas ir viņu darba uzdevums gal galā. Tas ir viņu uzdevums augt, atdalīties, un viņi, protams, arī eksperimentē. Otra daļa jau būs mazliet tādi grūtāki, tie jau ir vairāk tā kā mūsu prevencijas jau lauciņā nonākušie bērni, ko mēs ņemam, arī mēs ņemam, valsts policija arī ņem uzskaitē bērnus, par šo starp citu ir šobrīd arī diskusija pavērta, vai tas būtu jādara valsts policijai, jo mums likums nosaka, ka bērnu uzvedības korekcijas funkcija piemīt pašvaldībām. Par to mēs varētu daudz un tik diskutēt. Bet es būtu pateicīgs, ja jūs tagad pastāstītu, ko vispār tas nozīmē, kā tas ir pašvaldībai. Jā, lūk, tātad Bērnu tiesību aizsardzības likumā ir 58. pāns, kurš nosaka, ka pašvaldība ņem uzskaitē bērnus likuma pārkāpējus, ļoti tās tieši šķiet nekorekts varbūt termins likuma pārkāpēji bērni, kas izdara likuma pārkāpumus. Tā skaitā arī noziedzīgs nodarījums. Tātad ņem uzskaitē un izstrādā sociālās uzvedības korekcijas programmu. Tas ir nodeliģēts jau aptuveni 20 gadus pašvaldībai. Tas, kas man sāp, kā bērnu tiesību speciālistam, ka valdības līmenī mēs neesam spējuši izšķirties, kura tad būs tā tieši konkrētā uzraugošā institūcija, kas to darīs. Līdz ar to tā problēma ir tāda, ka notiek, kā es to mūžīgi saku, arī citās intervijās notiek tāda bumbiņu smētāšana. Kurš tad īsti ir atbildīgais par šiem bērniem?
Kāpēc ir aizgājis prom no valsts policijas? 20 gadus atpakaļ bērnus uzskaitē ņēma valsts policija. Kāpēc tas tā notika? Tas bija vēsturiski, tas nāk no padomju laikiem. Policists bija universālais kareivis, kas risināja visas problēmas. Tajā laikā nebija attīstījusies ne sociālā rehabilitācija, ne citi atbalsta sniedzēju pakalpojumi un tā tālāk. Šobrīd tiek uzskatīts, ka no tā mēs ejam prom, mēs mazinām soda piemērošanu bērnam, idejiski sniedzot viņam atbalstu, palīdzot viņam augt, attīstīties un tā tālāk. Un to tātad mums jau nodrošina citi speciālisti, psihologi, dažādi centri. Un tā pamata funkcija to visu organizē, tā tad ir uzlikt pašvaldībām. Un tad ir tā trešā pusauģu grupa, tie mums ir tie rūpju bērni, jeb tā smagākā kategorija. Viņu jāsaka, no kopējā pusauģu fona viņu ir vismazāk, bet noteikti, ka psihologs teiks, ka viņu vienalga ir pietiekami daudz. Tā ir tā smagākā riska grupa, kas ir pilnībā dzīvē vīlušies, kas sastrādā diezgan smagus vai daudz noziedzīgus nodarījumus, kas ir vielu lietotāji un tā tālāk. Bet jums jautājums bija vairāk par to digitālo vidi. Vai tā digitālā vide ietekmē? Te gan man jāprasa, noteikti par šo vairāk jāstāsta psihologiem, par to, vai digitālā vide ietekmē pusauģi. Noteikti mēs policijā to nespējam tā izvērtēt, bet noteikti, ka zināmu iespēju tas atstāja. Vai vajag ierobežot līdz 16 gadiem? Man pašai ir tīnis, man ir meita, 12 gadniece, riktīgs tīnis, kā palika 12, tā iekā pusauģi čībās. Viņa arī pavada diezgan daudz laika digitālā vidē. Vai tas viņu briesmīgi ir ietekmējis? To mēs redzēsim pēc gadiem. Jā, un es gribētu arī bišķiņ nodalīt, kas ir digitālā vide, ko mēs vispār saprotam ar digitālo vidi, jo noraut digitālo vidi nav vienkārši fiziski mūsdienās iespējams. Iedomājieties tagad šo studiju bez digitālās vides. Nē, tas nestrādā, vai ne? Iedomājieties mūsu mācības bez digitālās vides. Bet jūs ņemat tagad to gaišo pusīti ar pluszīmīti, bet mēs visi zinām, ka pasaulē viss ir līdzsvarā, un tikpat liela ir tā tumšā daļa. Un es lasīju kaut kur, ka bērnu, ka psihei pirmkārt jāatpūšās jebkuram, arī bērniem. Bērniem ir milzīga slodze, jo viņi aug, apgūst jaunu informāciju, mācās pielāgoties, izdzīvot šajā pasaulē, un tas telefona esība vai datora esība 24/7, jo bērns arī nevar kā pieaugušais kontrolēt. Ja pieaugušais var nodefinēt, man ir nogurušas acis, vai es vairs neuztveru informāciju, vai es labāk pagulēšu nolikt. Pieaugušam cilvēkam ir piemīt šādas darbības, teiksim tā, nosacīt atbildību. Mums gribās tā domāt, un arī pieaugušiem šis ir ļoti jātrenē un jāmācās, jo tas ir priekš mums kā pieaugušiem visiem, arī šeit klātsošiem, mēs nepiedzimām tajā ērā, kad bija digitālā vide, mēs viņā ienācām iekšā. Šobrīd jau veidojas paudze, kurā tajā ir piedzimusi. Tā kā tur nav tādas viennozīmīgas atbildes. Es dzirdu to jautājumu par to gaišo un tumšo vidi. Arī, ja mēs tā bišķiņ valkam tās saiknes, tad arī manā bērnībā bija rajons, kuram cauri labāk neiet. Un bija atkal tā vecāku tā sabiedrība, kur tad ir baigi forši, tie pulciņi, viss pārējais. Tā vienkārši ir šobrīd transformējusies no tādas taustāmas vides uz tādu virtuālu vidi. Ir saīsinājušās vai nojaukts ir robežas, mēs varam būt Latvijā un tajā pašā laikā čatot ar Japānu, ar citu laika zonu, ar Ameriku. Un tās ir tās iespējas, kas mums tiek iedotas. Tas ir tas. Un šeit nav stāsts tikai par pusauģiem. Man paralēli pusauģu resursu centram es arī strādāju Skalbēs, biedrības Skalbes, un tur arī pieaugušie nāk, un šīs te prasmes arī apgūst. Arī pieaugušiem ir grūtības pamanīt nogurušās acis, beigt scrollēt, tas nav tikai par pusauģiem, tas par sabiedrību kā tādu un jaunu ienācienu, bet atgriežoties uz pusauģiem, tā vide un tā agresija droši vien tika pieminēts bullings vai tās sekošanas un tās aktivitātes vai kaut kādas grupas noskaņošana pret otru, tas ir mainījis vienkārši to lokāciju. Tas jau visu laiku ir bijis. No klases, no 4 sienām un klases skola saņurcītas papīra lapiņas aizmestas, ka tu esi tur ar kaut kādu vārdu ierakstīts, tas ir pārcēlies uz digitālo vidi. Tas ir. Bet reālajā dzīvē nosacīti, bet mēs varējām to regulēt.
Arī tajā skolā, vienalga, cik tas būtu pazemojoši, tu varēji pārsēsties, vai sliktākajā gadījumā skolas mainīt, klases mainīt, uz ielas aizmukt, vai aiz stūri ieraudzīt, ka tur stāv krītiņa banda un iet pa otru pusi veikalam. Digitālā vidē tu to nevari. Mēs kāpēc nevaram? Tas cilvēciņš, es domāju par to pusaudzi. Jā, bet kāpēc viņš nevarētu? Viņš var vienkārši nesakot, viņš var izrakstīties, viņš var nomainīt draugu grupas. Tas ir ļoti atbildīgas lietas. Tikpat atbildīgi, cik pāriet pāri ielai. Es esmu negators savā būtībā, es atzīšos, man ir piesiet visi iespējamie tituli, kas ir ļoti tagad nemoderni. Ja es esmu vecs cilvēks, es tā drīkstu. Un es lasīju, ka kādreiz pubertāte gan mentālajā un fiziskajā līmenī bija 12, 18 gadi, plus mīnus, tur ir ļoti tās robežas izplūdušas, bet uz šobrīd es biju šokā, reāli šokā no 10 līdz 27. No 10 līdz 27 tas ir fizioloģiski. Pat ņemot, ka iedomājieties 27-gadīgam vīrietim, kam ir mans rumpis, mans ģīms, viņam ir 13-gadīgi bērni, hormoni un adrenalīns ar visām dzimumu ziņām un izrietošajām. Ja, tas pārņem šausmas. Plus tur bija uzsvērts, kad ir precedenti, ka cilvēki aiziet tālāk principā ar to komplektu, ar to pubertātes komplektu. Gan mentālā un fiziskā līmenī viņš ir 40-gadīgs vīrietis. Ja. Un es izlasīju, man palika ļoti jocīgi. Ja neteiktu bailīgi, bet palika ļoti, ļoti jocīgi, jo principā šī grupa teorētiski sanāk absolūti nekontrolējama. Maz kontrolējams stāsts ir, te atkal man jāsaka, laikam, psihologu lauciņā es eju. Jā, agrāk par to mazāk runāja, bet priekšējā daiva, smadzeņu priekšējā daiva, ja prefrontālais korteks nobriest mums diezgan vēlu, un arī iepriekšējām paaudzēm viņš nenobrieda 18 gadu vecumā, mēs par to vienkārši nerunājām. Viņš nobriez 25, un šobrīd pat laikam pēdējie pētījumi stāsta, ka pat vienam otram līdz 30 gadu vecumam, un tur ir zināms izskaidrojums, tā aprūpe ilgstošāka ģimenē, viņi ilgāk paliek ģimenē pie vecākiem, viņiem mazāk jāuzņemās atbildību, un līdz ar to nav nepieciešams nobriest. Tā priekšējā daiva atbild par spēju regulēt savas emocijas, uzņemties atbildību, pieņemt atbildīgus lēmumus un tā tālāk. Jā, un tas ir dabisks process, un to, ka mums likumā ir ierakstīts, ka viņš sasniedz pilngadību 18 gados, bet patiesībā nevienmēr viņš arī 18 gados ir spējīgs, jo viņu smadzenes vēl nav nobriedušas. Un, protams, ka viņas nobriedz ļoti individuāli. Jā, es pilnīgi piekrītu. Un tā arī ir tā specifika. Jo Latvijā mēs esam centušies arī strādāt ar nedaudz jaunākiem, jo es arī Rīgā konkrēti vadu dialektiski behaviorālās terapijas komandu, un tas ir tas mans pamatdarbs. Un pusauģu resursu centrā es gribētu teikt, ka es strādāju ar vienu no smagāko pusauģu grupām, kur ir gan kā impulsīva uzvedība, gan paškaitējums, gan pašnāvības domas, tā skaitā arī mēģinājumi, gan vielu lietošanas, gan bēgšanas no mājām. Ja? Un tas ir tas, ja pirms tam jūs teicāt, ka to nevar tā kā regulēt pusaudzis. Nē, tā nav taisnība. Mēs varam to jebkurā vecuma posmā mācīties, mēs varam vienmēr uzlabot savas prasmes, ja, un jautājums, cik efektīvi mēs to regulējam, jo patiesībā bēgšana no mājām ir arī kaut kāda emociju regulācija, vai ne? Tā vide, acīm redzot, mani neapmierina, tāpēc es pieņemu lēmumu kā pusaudzis būt vidē, kurā es vēlos būt vairāk piederīgs, kas ir pusauģu vecuma posmam atbilstoša uzvedība. Ja? Jautājums, protams, kas tur ir fonā ar to, kā to salāgot, ja? un tad kā iemācīties tās prasmes sarunāt ar vecākiem. Ja? Es nerunāju par tiem gadījumiem, kad ģimenē ir kaut kāda tiek piedzīvot kaut kāda vardarbība vai nevēlama tā vide ir, kad vienkārši ārpus mājas ir drošāk. Es par to gadījumu nerunāju. Es runāju par sadzīviskiem, par vidējo tādu pusaudzi, un kad ir kaut kādi paši strīdi, un kā strīda kaut vai par sekmēm, ja? Un kā pusaudzis to uztver, un kā vecākam iemācīties to efektīvāk. Tas ir tas mans ikdienas darbs, kur arī mēs pusauģu resursu centrā arī darām, un visās filiālēs Latvijā mums ir četras komandas, kurās mēs to darām, bet Rīgā, jā,
Kad fokusēties atpakaļ uz Rīgu, to vienmēr var mācīties regulēt šīs emocijas. Jo mēs visi piedzimstam ar emocijām, jā, bet kādas tad ir tās mūsu spējas piedzimstot regulēt emocijas? Mēs visu, ko mēs mākam, tad, kad gribam ēst, jā, ir raudāt, tad, kad gribam, lai nomaina pamperi, ir raudam, vai ne? Jā, un tad dzīves laikā mēs viņus mācām un lēnām mācāmies. Jā. Tā kā atbildot arī par digitālo vidi, tā ir skaitā. Digitālā vidē mēs tieši skatoties uz dialektisku behaviorālo terapiju, mēs tieši sekojam līdzi, kas ir tas iemesls, kāpēc tad viņš var vaļā to ziņu, kurā viņš zina, ka viņš būs saņems sāpes. Ja? Kā tad nevērt vaļā, kā atrast alternatīvu, vai tā nebūtu, varbūt tās ir kaut kas labāks par to digitālo ziņu, varbūt var palasīt grāmatu, varbūt var iziet ārā, varbūt var atrast jaunus draugus. Ja? Kas ir tā piederība? Bet jūs man tagad stāstat par kaut kādu elementāru fizioloģiskiem rūpnīcas iestatījumu noslāpēšanu, piemēram, ziņkārību, kas mums visiem ir piemītoša, un kā jokā mēdz teikt, ja, ka ziņkārība vispār ir slinkums, un ziņkārība ir progresa virzītājs spēks. Ja? Bet ja nav ziņkārības, ja tu netaisi tās ziņas vaļā, tu sāc sev kontrolēt tādā vecumā, tik ļoti tādā. Tas nav tas stāsts. Nē. Pirms tam no jūsu puses bija tas jautājums, ja pieņemsim bērns piedzīvo bullying vai jūsu vārdi, krītiņu banda pārgāja pāri ielai, digitālā vidē viņam šādas iespējas nav. Nē, stop, tas nav par to. Pareizāk sakot, pārnestam to uz digitālo vidi. Es komunicēju ar saviem klases biedriem. Klases biedri sāka mani bulījot, tur noskaņot visus pret mani, neatbildēt uz manām ziņām, ignorēt, jā, tā kā man aiz muguras sarunāt kaut ko, un es to pamanu. Man tas ir sāpīgi. Jā. Un te ir tas jautājums, jā, kāpēc es turpinu, neskatoties to, ka man ir sāpīgi, lasīt šīs ziņas, vai arī nonācu pirmajās attiecībās, jā, kur piedzīvoju šķiršanos, izmantošanu, pieķeršanās ir spēcīga. Kāpēc tik un tā, kā pusaudzis, vienalga kā pusaudzis, kā jebkurš cilvēks, jā, kurš grib attiecības, kāpēc tik un tā meklēšu, kāpēc iešu tajās toksiskajās, neveselīgajās attiecībās iekšā, kāpēc tur atgriezīšos. Jā, tas ir par to, jā, nevis par to, ka es ignorēšu, bet apspiedīšu savējo interesi un neiešu tur iekšā. Nē. Tas grāmatas augšējā plauktā bija interesantākās. Jā. Okay. Jā. Es sevi jums gribu pajautāt. Sarunas sākumā jūs izmantojāt vārdu likuma pārkāpējs un uzreiz intuitīvi jums mainījās kaut kas balsī, jo laikam, cik es sapratu, tas nav politiski korekts saistībā ar bērniem un viss tas blā tās muļķības, ko mēs publiskajā vidē sastopamies dienā, kas neatbilst patiesībai. Jo es pateikšu tīri no kā Latvijas pilsoņa, kā pusmūža vīrieša viedokli. Mēs 14-gadīgam, 15-gadīgam bērnam, kas ir pārkāpis likumu, nesakam likuma pārkāpējs, neuztveram viņu kā likuma pārkāpēju, un viņš nabadzīgs sasniedz savus 18 gadus, kur mēs sakam, laipni lūdzam reālajā pasaulē, un tur ir viss krimināla kodeksa komplekss, vispār bez kompromisiem, tā pa pieaugušo. Ja? Un tas man liekas, ka mums tieši kā sabiedrībai, ka tā ir milzīga negodīga liekuļošana un īstenībā tādas lamatas tam pusaudzim. Viennozīmīgi pusaudžiem arī ir jāmācās atbildēt par savu rīcību. Protams, viņi pieļauj kļūdas, viņiem ir jāuzņemās atbildība. Bet to mēs varam viņam mācīt arī bez tāda viņa nākotnes sabojāšanas. Jo, teiksim, ja mēs viņam uzliekam šo sodu, viņam ir bieži vien liekta iespēja pēc tam strādāt tajā pašā policijā, strādāt vēl kādos drošības dienestos, bet reizēm šie bērni, kas ir bijuši likuma pārkāpēji, mēs nerunājam par smagiem nodarījumiem. Viņi varbūt iznāk vislabākie speciālisti. Mēs vēl pirms intervijas par to diskutējām, jo tev ir bijusi iespēja to piedzīvot, un tu vari reflektēt, un tu vari spoguļot, un tu vari izprast bieži vien arī to pusaudzi nerāt no. Paldies Dievam, man nekad nav bijis bērnībā pusauģu gados jāsaskarās ar policiju, bet iespējams tāda iespēja būtu bijusi. Jā. Šobrīd ir kameras ik uz stūra, un tad līdz ar to viņi vairāk tiek pieķerti, tie bija citi laiki, un es ļoti priecājos, ka man nebija jānonāk kontaktā ar policiju. Citos laikos arī bija iespēja nonākt. Jā, bet tas, uz ko mēs tomēr virzamies, un tā ir tāda sabiedrības domāšanas maiņa, ka mums primāri ir jāmāca šie bērni, un mēs to varam darīt ar dažādām atbalsta programmām, ar izglītošanu, ar skaidrošanu, ko mēs, protams, arī darām. Arī es esmu skaidrojusi savā laikā, man
dēls, kad bija tādā tīņa vecumā, nu jau viņam 23 gadi tūlīt, un students, un ļoti labi studēja, viss kārtībā, bet arī bija tīņu gadi, un arī gāja pīpēt, un tā tālāk, un ko tik vakar viņš man stāstīja, ko tik vēl nav darījuši, to es tikai vakar uzzināju. Un viņa dzimšanas dienā sanāk draugu kompānija, un es tagad... Tajā laikā es biju pašvaldības administratīvās komisijas, bērnu lietu apakškomisijas priekšsēdētāja. Protams, mēs bijām tie, kas uzlika administratīvos sodus par pārkāpumiem. Un es viņiem skaidroju sekas, es viņiem stāstu, ja jūs pīpēsiet, būs tā un tā. Un tā. Pēc nedēļas viņa draugi, paldies Dievam, ne mans dēls, bet viņa draugi ir pie maniem uz komisiju. Lūk, mums iet arī ar skaidrošanu. Bet arī tas ir pamācoši. Un vienai daļai nostrādā. Un saku, un tā ir tā pirmā grupa, kam nostrādā šis kontakts ar policiju, kam pietiek ar vienreizēju izskaidrošanu, un viņš gūst mācību no tā. Un te atkal man gribas teikt, ir milzīga loma ģimenei. Cik ģimene ir atbalstoša, saprotoša un palīdzoša bērnam. Un tad jau nāk otrā kategorija, kur jau viņš tomēr turpina izdarīt tos likuma pārkāpumus vēl un vēl. Un tad ir jautājums, kas notiek ģimenē? Kā vecāki vispār runā par likuma pārkāpumiem? Ne jau, ka dažkārt mēs dzirdam, ne jau bērns izdarīja likuma pārkāpumu, bet tā, piedodiet, stulbā policija pieķēra, un tā ir bieži vien vecāku attieksme. Un ja jau vecāks tā stāsta, nu tā tad tas ir normāli, es turpinu to darīt. Jo es jau neesmu vainīgs, vainīga ir policija, kas mani pieķēra. Nu, tas ir viens. Bet tas, ko es ļoti gribētu uzsvērt, uz ko mums laikam ir jāvirzās, un mēs 20 gadus jau runājam par bērnu tiesībām, un ļoti mēs uzsveram, ka vardarbība nav pieļaujama, un fiziska vardarbība nav pieļaujama, un aizvien mazāk mēs saskaramies ar fiziskas vardarbības gadījumiem no vecāku puses pret bērniem, bet vairāk kļūst izplatītāk šī emocionālā vardarbība, bērna noniecināšana, kritizēšana, salīdzināšana, pazemošana, ignorēšana, kas patiesībā pat ir daži pētījumi, kas apliecina, ka emocionālās vardarbības sekas ir daudz smagākas nekā pat pie fiziskās vardarbības. Un tas ir tas, uz ko mums ir jāliek akcents, izglītot sabiedrību. Kā mēs varam pozitīvi mācīt bērnam disciplīnu? Kā mēs varam pozitīvi bērnu disciplinēt? Tas ir tas, ko vecāki saprot, arī nesaprot. Kā nospraust robežas? Izglītots arī, es atvainojos, ka es ejaucos, mums mazliet ir jāatpūšās, bet uz ļoti labas nots mēs iesim atpūtā. Jāizglīto ir sabiedrība. Katrā intervijā mēs nonākam pie tā, kā negribam, bet mums gan kā sabiedrībai, kā kopumam, arī katram individuāli ir jāuzņemās atbildība. Aktuālo problēmu un risinājumu raidījums. Kā dzīvot tālāk? Negribas vairāk nekā, negribas raudāt un smiet. Vienīgi mēnesis šai naktī iezogas manī un dzied. Vairāk nekā, negribas klusēt un kliegt. Vienīgi mēnesim šoreiz nespēju atteikt vai liekt. Pārāk man
Dienas gaisma mani liek. Pārāk maz un pārāk daudz. Vienā dienā pasacīts. Pārāk vilinoši sauc. Aktuālo problēmu un risinājumu raidījums. Kā dzīvot tālāk? Kā dzīvot tālāk? Šodienas tēma pusauģa emocionālā veselība un ko darīt ar grūtiem pusauģiem, kā arī viss, kas ir saistīts ar šo pusauģi. Un atgādināšu vēlreiz, ka pie mums viesojās Evita Evertsone, Valsts policijas prevencijas vadības biroja riska grupu prevencijas nodaļas galvenā inspektora, koledžas lektora bērnu tiesībās un Aigars Vilcāns, bērnu un pusauģu resursu centrs psihologs. Turpināsim mūsu sarunu. Palikām mēs uz ārkārtīgi jaukas, labi, es mazliet jokoju, varbūt nevietā. Sabiedrības izglītība un sabiedrība pati kā tāda, kādi mēs esam un kāda ir tā ziņa, ko mēs tiem pusauģiem ziņojam. Jo arī publiskajā telpā šobrīd tā koķetērija ar terminiem, ne tikai terminiem, bet empātija, piemēram, vai kaut kādas izaugsmes, ka mēs intelektuāļi, mūsu inteliģents un mēs jaunā laika sabiedrībā, mēs visi kāpjam no matricas ārā un ir citi laiki. Un, teiksim tā, mēs visi esam dūjiņas, bet saskaroties ar reālo dzīvi, pusaudzis redz, ka īstenībā ir tāds standarta primātu komplekts. Stiprākajiem taisnība, tur lietas notiek negodīgi un cilvēki mierīgi stāv un saka, ka tas tā, mums tā pieņemts vai tas tā tur ir, ja? Un mēs esam vainīgi pie tā, ka tie pusauģi sapinušies meistarībā un mēs joprojām viņus dezinformējam. Stāstot, es ātri vienu piemēru, bija tāds briesmīgs notikums, ka policija ar mednieku nošāva 3 sunīšus, ka principā internets uzsprāga, ja? Un šobrīd mēs esam sasnieguši tādu līmeni, ka 2 suņi sakoda mediķi, gan arī saplosīja gabalos, un sabiedrības reakcija tā kā nav. Tāpēc, ka tas neatbilst tai dezinformācijas gūzmai par empātijām un par visām tām lietām, un tas ir ļoti mulsinoši. Kā jums ikdienā strādājot ar pusauģiem, vai šīs lietas, par ko es tagad runāju, viņas tā kā ir jūtamas, ka ir tāda disonance ar izpratni, ka tie vārdi, ko mēs sakām, ļoti atšķirās no reālās dzīves? Jā, noteikti, ka ir. Sabiedrība ir ļoti dažāda. Un ir šī neizpratne, un tas, ko es varbūt gribētu teikt, vēl aizvien mēs ļoti sabiedrība sagaida šo totalitārā režīma pieskaņu, kad ar sodu mēs tagad izmainīsim cilvēku. Un nav šī izpratne, uz ko mēs jau virzamies, šķiet, ka 20 gadus mēs par to tā kā, bet varbūt tiešām vairāk tomēr speciālistu lokā tiek runāts, un sabiedrība tiešām ir mazāk izglītota šinos jautājumos, kam mēs ar sodu neizmainīsim. Un arī tajos laikos ar sodu neizmainīja personību. Viņš tika izolēts lielākoties. Bērni no skolām tika izolēti uz speciālām skolām. Likuma pārkāpēji tika ielikti iestādēs attiecīgajās, un šķiet, ka mēs viņus neredzējām, bet viņi vienmēr ir bijuši. Un, ja mēs tā paskatāmies vispār par nepilngadīgo noziedzības līmeni, mēs tā analizējam, jo tas arī viens no mūsu funkcijām,
prevencijas birojā. Ja mēs paskatāmies 10 gadu griezumā, tad tomēr tā noziedzība, un mēs skatāmies pret bērnu skaitu, protams, tas noziedzības līmenis viņš krītās. Nav tā, ka noziedzība aug, nepilngadīgo izdarīto noziegumu skaits, viņš krītās. Un teorētiski tas nozīmē, ka mēs virzāmies uz pareizo pusi, bet tas, ka mums sabiedrībai ļoti patīk uzķert kaut kādas nianses un tad kliegt līdzi, ka tas nedarbojās un šitas nedarbojās un tas ir slikti, bet mums ir pašiem jāiemācās uzņemties atbildību. Pirmkārt, mums kā vecākiem ir jāiemācās uzņemties atbildību par saviem bērniem. Jā, bieži vien mēs dzirdam, vecāki ir aizņemti, vecāki ir pārstrādājušies, vecāki strādā 2-3 darbos, piedodiet, es arī esmu daudz strādājusi, es esmu izaudzinājis 3 bērnus, es nelielos, bet es esmu ļoti daudz laika veltījusi saviem bērniem un ļoti daudz veltījusi laiku sarunām, un tas, uz ko es vedinu, ka runājiet ar tiem bērniem, runājiet par vērtībām, neaprunājiet skolu un skolotājus, ko mums ļoti patīk darīt, neaprunājiet profesiju pārstāvis, tie ir slikti un šitie ir slikti, bet māciet to likumu paklausību paši tiem bērniem un paši rādiet arī savu piemēru. Jā, šeit es gribu arī paķert to domu ar to piemēru rādīšanu. Tā ir ļoti, ļoti laba lieta, ja, jo kā tad tas mazais bērns, ja, kas tā pasaule viņa acīs ir, ja, ka viņš aug, tas ir tas, ko viņš redz ir vecāki, ja, un tad tā arī mēs mācamies, mums nav cita algoritma, un tā kā jā, mēs esam digitālajā pasaulē, teorētiski mēs varam tur no multinītēm mācīties, ja, bet praktiski ja, ir bijuši arī daudz tie pētījumi ar mērkaķu māmām, ka tur maina emocijas un tā tālāk. Mēs paliekam, ļoti labs vārds bija par tiem primātiem, ja, un to vienkāršo sabiedrību pamatā mēs neesam mainījušies. Ja. Mainās tehnoloģijas, bet kā cilvēks un funkcija tur nekas nav. Ražotāji iestatījumi nav mainījušies. Ja. Tā kā tur nav mums updates, ja cilvēks 2.0 nav. Un tas ir tas, ko mēs ikdienā darām, strādājot pusauģu resursu centrā, konkrēti manā komandā dialektiski behaviorālā terapijā, kad mēs strādājam tieši ar pusaudzi un ģimeni. Tas ir tas aspekts, pusaudzis un ģimene. Un mums ir vesela sādaļa, kurā mēs tieši ar ģimeni grupu nodarbībās strādājam un izglītojam, jo sots nemāca jaunu uzvedību. Ja? Tas arī tas, ko tikko runājām, kad labas ziņas ir sliktas ziņas vai šokējošas ziņas. Ja? Man pats darbs ir atvainojis. Trešo reizi jau man jaukties iekšā ir darbs, bet man arī ļoti gribas to izdarīt. Jūs pareizi visu runājat, protams, jo jūs esat profesionāli speciālisti, bet mēs visu laiku atrodamies tajā sadaļā, kas saucās teorētiski. Jo man gribās kā rezumē teikt, jūs tagad definējāt augstu, apzinīgu sabiedrību, tādu ļoti atbildīgu sabiedrību. Bet iedomājieties, ka visforšākais fāters pasaulē, piemēram, tētim ir 34 gadi. Viņš tiešām ir ļoti rūpīgs, mīļš, un viņš nav ne emocionāli vardarbīgs, ne fiziski. Izcils, mīl sievu, mīl bērnus, ņemās tam līdzi. Viņam darbā ir viss izbesījis līdz nāvei. Viņš atbrauc mājās, viņš iedzer konjaku kārtīgi, glāzi, noliekās gulēt un funkcionē. Ir normāls, adekvāts mājās viss, bet nedēļas beigās notiek tāda ziepa, ka atnāk puika mājās iedzērs pusaudzis. Un viņam tagad jāsēžās pretīm un jāstāsta to, ka dzert nav labi. Un tam tēvam ir absolūti taisnība. Tas tēvs to alkoholu lieto vienreiz gadā, bet tā ir reālā dzīve. Tā mēdz būt. Un tur nebūs nekāds piemērs, jo pirmais, ko puika iegrūdīs, viņam acīs, tu pats. Ko lai mēs praktiski kā sabiedrība un individs atmetot lielos sodu sadaļu malā, teorētiskās pamācības, kā mēs praktiski varētu tikt galā, ko jūs ieteikt? Varbūt tās tiem vecākiem vērsties pat, tā kā apējot to pusaudzi sākotnēji, bet vērsties, piemēram, centrās kalbes vai prevencijas dienestā vai sociālajā dienestā. Ir ļoti daudz šobrīd visādas organizācijas un arī tagad decembris. Jūs viņās orientēties tādēļ, ka jūs zināt, katra specializācija, es kā parasts cilvēks, ir blā nosaukumi, un es nelasīšu 4 lapas, lai saprastu, tie ir specializācija katrai. Jā, viens ieteikums, kur varētu zvanīt, tas ir Bērnu aizsardzības centra konsultatīvais tālrunis. Nenosaukšu no galvas. 119 Bērnu aizsardzības centra konsultatīvais tālrunis. Un tur šobrīd arī 116 Nē, tas nav. Tas ir krīzes tālrunis, bet tur arī noteikti var zvanīt. Noteikti var zvanīt, jo arī Bērnu aizsardzības centrs ir paši stāstījuši,
ka viņiem pēdējā laikā aizvien vairāk zvana tieši pat tēti, kas ir bijuši pieļaujuši kādu vardarbības aktu pret bērnu, kuri grib mainīt savu attieksmi, viņi grib uzzināt, kā es varu savādāk disciplinēt, un par ko Bērnu aizsardzības centrs arī ļoti, ļoti priecājās. Tas arī liecinot par to, ka tomēr tā sabiedrība aug. Mēs gan laikam augam ļoti, ļoti lēnām, bet mums vajag laiku tam, tas nenotiek vienā dienā. Jā, un viņi aug, un viņi interesējās, kā es varu disciplinēt savādāk, ko man darīt tādā un tādā situācijā. Tā kā iespējas, kur zvanīt ir, un arī tajā pašā internetā daudz ko var atrast, bet atkal tas apjoms ir tik šausmīgi milzīgs, ka tur var nomaldīties. Es, piemēram, lasīju piemēru, vienmēr par katru cenu aizstāvi savu bērnu. Ir tāds ieteikums, viņš figurē kaut kur interneta dzīvēs. Ir ļoti daudz dezinformācijas. Un tad es reizēm domāju, redzi, es kā speciālists to spēju izanalizēt un saprast šo ieteikumu, bet cilvēks parastais noteikti viņš sapratīs tieši. Man ir jebkurā gadījumā bērns jāaizstāv, viņš ir izdarījis vardarbīgu nodarījumu pret citiem, viņš ir kādu bulingojis, man viņš ir jāaizstāv, bet varbūt, ka tajā brīdī tev ir jāspēj tā robeža nospraut, zini, Jāni, tu šoreiz rīkojies nepieņemami. Tā darīt nevar. Tu vari iejusties tajā otrā cilvēkā, kā viņš jutās, tu viņu sāpināji, un nevienmēr man viņš ir jāaizstāv. Jo arī popkultūrā tiek visu laiku kultivēts tas, ka esi savas ģimenes pusē vienmēr neatkarīgi no nelaimēm. Jā, jo, ja tu neesi, tu esi slikts. Jā, un es varu būt arī savā ģimenes pusē, atbalstot. Būs mums tāds virtuālais Jānis šobrīd ienācis, un viņam pasakot, neinvalidējot, bet tieši atbalstoši. Pieņemsim, Jānis ir izgāzies matemātikas eksāmenā, un tad es viņam varu pateikt, Jāni, es saprotu, kā tu šobrīd jūties, ka tu jūties varbūt vīlies, varbūt noskums, ka tu esi izgāzies tajā matemātikas eksāmenā, un es esmu gatavs tev atbalstīt. Un es neesmu gatavs pieņemt to, ka tu līdz pēdējiem naktī sēdi tur telefonā un nemācies. Jā, tā kā kur mēs arī nospraužam tās robežas un skaidri paužam, kas ir. Nevis, kas būtu klasiski, pats vainīgs sēdēja telefonā līdz 2, telefons vainīgs, sociālai tīkli vainīgi, kas tu nezini, kad nedrīkst sēdēt telefonā pirms eksāmena. Jā, viņš ir pusaudzis, viņš to nezina, viņam tur ir interesanti. Bet jūs taču saprotat, ka pusauģi besī, reāli besī tā, ka tie vecāki viņi atnāk no tā darba, viņi nokuruši, viņiem iet ciet reāli, ka viņi nevar pacietīgi sēdēt un klausīties tās muļķības. Tāpēc arī pusauģu resursu centrā mums ir šī DBT programma, kur mēs strādājam tieši un mācās gan pusauģu šīs prasmes, emociju regulāciju, starppersonu attiecības, izdzīvošana krīzes situācijās, tā kā vidusceļa meklējums, un arī vecāks viņi paralēli mācās, tā kā komanda mācās. Jā, šobrīd tā kapacitāte mums Rīgā, diemžēl, vienlaicīgi mēs varam paņemt tikai 24 ģimenes, un tā programma ir uz pusgadu. Mēs ļoti gribētu dabūt lielāku atbalstu, lai man būtu nevis tikai 4 cilvēku komanda, bet lai mēs būtu tur kaut vai 10 cilvēku komanda, kaut vai 5 par vienu arī jau būtu vairāk. Un tas prasa laiku. Pusaudzis vienā dienā nekļūst. Jūs teicāt, 12 gados iekāpa pusauģis kurpēs, 12 gadus viņa auga līdz pusaudzē, un rekur līdz 27 viņa būs pusaudzis. Kamēr viņa tiks līdz 27, jābūs 30. Man draugs, zinot, kāda būs šodienas tēma, teica, ka lai tā situācija nebūtu tik ļoti sakaitēta, lai es jums izstāstu vienu diezgan pastulbu un nihilistisku jociņu un uzdod arī attiecīgi jautājumu. Ir tāds stāsts par kaķīti. Atnes mājās mazu kaķēnu, viņš tā kā iečurā čībās. Un to ar kaķēnu veids pārunas izstāst, ka mīļais, tas nav labi, nedari to. Ja tu veids vairāk kārtēji 3, 4, tas īsti nestrādā. Tad tu piesaisti psihologu, jūs ar psihologu, viņš sāk apmeklēt kaķēnas psihologu, bet tik un tā čurā, Tu piesaisti attiecīgās instances, jūs ņematies un čības tāpat tās ir piečurāts. Un netīšām vecais tēvs to ieraug un tā kā uzšau kaķim pa dibenu, viņš no tā brīža vairs nečurā tajās čībās. Un tas paralēls ir, piemēram, ar pusauģiem. Ir tāds mīts sabiedrībā, ka visas tās runāšanas nevienmēr, nevispārinot, protams, ar izņēmumiem. Lielais vairums ir veiksmīgie stāsti, bet ir izņēmumi, kur nestrādā šīs pārunas, šīs iejušanās cita ādā un pacietība un mīlestība un piemēri. Bez tiem sodiem mēs neiztiksim. Kā jūs domājat, ir tie sodi arī jāatstāja pareizi?
Jā, ja pārunas, redz, kā ir ar tiem pusauģiem, ar viņiem ir jārunā. Ar viņiem ir tu runā gadiem, tu runā viņi gadiem. Ir ļoti laimīgi, ka ar viņiem kāds beidzot runā un ka viņi jūtās sadzirdēt. Nevis, ko nozīmē runāšana, ja sabiedrības izpratnē, vienkārši tā kā zāģēšana, arī par manu metaforu, ja, bet zāģēšana jau nav runāšana. Runāšana ir divpusējs, ja, kur dialogs, mums ir trialogs. Bet ir dažādi cilvēki tipi, jūs redzat to, ka es diezgan tendenciozi, ja, un tā runāju šādā veidā, bet es labi pret jums izturos, ja, bet pusaudzis mani dzirdētu, kad es viņiem braucu virsū, ka es viņiem pārmetu vai es kaut ko uzstāju pieprasu. Mēs to nezinām, un tad, kad es, piemēram, arī reizēm varu skaļāk pateikt, un tad tas, ko es vienmēr saku vecākiem, atcerieties, ka viņš ir tieši tāds pats cilvēks, tieši tāds pats kā raidījuma vadītājs, tas pusaudzis, viņš nav zemāks par pieaugušu cilvēku. Kāpēc mēs mākam atvainoties kolēģim, ka mēs kaut ko ne tā izdaram, bet mēs aizmirstam, ka mēs varam arī pusaudzim atvainoties. Mēs jau esam tie, kas māca to komunikāciju, jeb saskarsmi ar to pusaudzi. Un arī es pāršauju pār strīpus, vienkārši atvainojos tam bērnam. Es saku, piedod, es biju sašūmējusies, es biju satraukusies, mēs apskaujamies, visi kārtībā. Bet tas tā kā mazliet nesašaubot ar hierarhiju mājas? Nē. Es drīkstu izstāstīt to, ko mēs runājām pirms raidījuma par to soda pieeju dialektiskajā terapijā. Ja, tad, kādā lūdzu terapijā? DBT dialektiskā, dialekts behaviorāla terapija, DBT. Kas tas ir? Tas ir tas, ar ko es ikdienā strādāju pusauģu resursu centrā. Tāda īsu definīciju varētu pateikt. Dialektiska behaviorāla terapija nav vienas patiesības. Paralēli, tāda dialektika, ka paralēli pastāv vairākas patiesības. Tev ir sava patiesība, piedod, ka es uz to pārgāju. Jums ir sava patiesība, tā kā mums šeit ir 3 patiesības. Ja, un tad mēs mēģinam atrast vidusceļu, kā mums šajās 3 patiesībās izdzīvot. Tas ir par to, ja, pusaudzim būs sava patiesība un vecākam. Bet es gribu bišķiņi atgriezties pie tā soda. Ja. Sods, šeit mēs nerunājam par fizisku vai emocionālu sodu. Tas noteikti neko nenesīs labu. Ja, kāpēc arī ir tas mana interpretācija, Aigara Vilcāna interpretācija par tēmu, kāpēc sabiedrība šobrīd ir apjukusi, jo sodīt nedrīkst, tad atņēma sociumā apgūtos instrumentus. Mani vecāki īsti ar vardarbību nesodīja, bet ar seksu es esmu dabūjis. Tas ir fakts. Ja? Un man ir atņemts tāds instruments. Es savus bērnus tā sodīt nedrīkst. Ja? Kas tad ir vietā iedots? Nekas, vai ne? Nav, ir tukšums. Tāpēc ir šis Bet jums ir absolūta taisnība, jo vietā jau nekas nav iedots. Jā, un tāpēc ir vajadzīgs atkal šis laiks, kur nāk jaunas izglītošanās spējas, mums nāk arī digitāla ēra, mēs varam uzprasīt gan čatam, gan ir ļoti daudz šobrīd mentoru programmas. Manā pusaudzībā, ja būtu bijušas mentoru programmas, tas būtu vienkārši laimīgs. Ja? Man šobrīd ir vairāk pusauģi, kas paralēli pusauģu resursu centram arī saņem, ir tas pats, es nezinu, vai reklamē drīkst vai nedrīkst, bet es varu nosaukt dažus, gan tas pats palēciens, gan mots, ja? Tā kā skaļākie, kas mums ir zinām, ja? Gan arī mums pašā pusauģu resursu centrā ir ne tikai psihologi, bet arī mentori, kas kaut kādos brīžos kaut vai iet uz sporta zāli, lai iedrošinātu. Kad vasarā, kad mums bija arī fizioterapeits, treneris parkūra, parkos, dārzos nodarbības noteikās. Ja? Tas ir tas par to, ko darīt vietā. Un, kas tad nāk soda vietā? Sods ir vajadzīgs, bet sodam ir svarīgi noteikumi. Viņam ir jābūt atbilstošam nodarījumam, ja? Viņam ir jābūt saprotamam, ja? Un viņam ir jābūt tūlītējam. Ja? Tā kā par divnieku vai par negatīvu atzīmi, sliktu atzīmi nav samērīgs sods uz mēnesi atņemt telefonu. Telefons ir mācību instruments. Ja? Jā, var ierobežot varbūt ekrāna laiku, bet tam ir jābūt izrunātam. Tas ir par to. Ja, mēs varam, un tas, ko man arī pusauģi bieži vien saka, dažreiz viņi saka, labāk man tas vecāks būtu iesitis, es saprastu vismaz par kaut ko. Bet tad, kad viņš man ignorē,
Ja? Tad, kad es nezinu, kas notiekās mājās, tad tas arī viņus iedzen tajā bezizējas sajūtā, nespēcības sajūtā, paškaitējumā, pašnāvības domās. Ja? Paldies jums, Lejās, laiks mums ir beidzies. Brīnišķīgs saruna, jūs darat svētīgu darbu, es jums novēlu, esiet veseli, lai jums viss izdodās, un gan jau gaismiņa mums tuneļa galā būs. Liels paldies par sarunu vēlreiz. Paldies arī jums, skatītāji, ka bijāt šodien kopā ar mums. Pusauģi, tā ir mūsu nākotne, jo nebūs mūsu bērni, nebūsim mēs, jo nebūs, kas mūs atcerās. Paldies, liels, un atā visiem! Paldies! Paldies! Aktuālo problēmu un risinājumu raidījums. Kā dzīvot tālāk?